Helikopters lido pāri Venecuēlai un rāda tādu postījumu, kas biedē pat tos, kuri jau ir sekojuši līdz lielām traģēdijām. Pēc tam, kad 2 spēcīgi zemestrīces satricināja valsts ziemeļus 2026. gada 24. jūnija naktī, tādas pilsētas kā Karakasa, Lagvaira, Maiketija un tuvējās teritorijas parādījās. Ar sabrukušām ēkām, bloķētām ielām, apstādinātiem pakalpojumiem un ģimenēm, kas cenšas izkļūt no mājām, baidoties no jauniem zemestrīces grūdieniem, bojāgājušo skaits pieaug līdz 106. Saskaņā ar informāciju, kas piedāvāta Delcija Rodrīgesam, gandrīz 1000 cilvēku tika ievainoti, un glābšanas komandas sāka izmisīgu cīņu, lai atrastu izdzīvojušos. Triecieni sekoja viens pēc otra. Vispirms bija 7,2 magnitūdas zemestrīce, pēc tam vēl viena 7,5 magnitūdas apgabalā netālu no Jumari un Montalbanas, uz rietumiem no Karakasas. ASV ģeoloģiskais dienests šo gadījumu klasificēja kā sarkano trauksmi, un balstoties uz automātisko modeli, lēsa, ka iespēja, ka bojāgājušo skaits būs no 10 000 līdz 100 000, vēl nav izslēgta. Šis skaitlis nav oficiāls bojāgājušo skaits, bet tas parāda riska apmēru. Venecuēla tagad lūdz palīdzību, kamēr citas valstis, piemēram, Amerikas Savienotās valstis, Brazīlija, Ķīna un Salvadora piedāvā palīdzību. Gaisa attēli, kas tiek izplatīti, rāda veselas apkaimes, kuras klāja putekļi, saplaisājas betons un ēkas, kas zaudējušas daļu no savas konstrukcijas. Tā nav tikai atsevišķa iela vai neliela nobrukšana. Zemestrīce skāra reģionu, kas pilns ar mājokļiem, vecām ēkām, blīvi apdzīvotām teritorijām un sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas jau tā darbojās zem spiediena. No augšas redzams viss mērogs, bez filtriem. Skarti kvartāli, apstādinātas automašīnas, iedzīvotāji uz ielām un komandas, kas cenšas izlaust ceļu cauri gruvešiem. Zemestrīce notika Venecuēlas ziemeļos trešdienas, 2026. gada 24. jūnija vēlā pēcpusdienā. Pirmais grūdienis jau bija pietiekami spēcīgs, lai iedzīvotājus nobiedētu. Otrais sekoja gandrīz uzreiz pēc tam un bija vēl spēcīgāks. Zemā zemestrīču dziļuma dēļ ietekme bija vēl smagāka. Seklas zemestrīces parasti izraisa bojājumus. Lielāki bojājumi rodas tāpēc, ka enerģija ar lielāku spēku sasniedz virsmu, dažu sekundžu laikā ietekmējot ēkas, mājas, tiltus, ceļus un elektroapgādes tīklus. Karakasa smagi izjūta triecienu. Lagvaira ir viena no vissmagāk skartajām teritorijām, jo tā atrodas netālu no galvaspilsētas, un tajā atrodas svarīgas būves, piemēram, startautiskā lidosta Simons Bolivars Maiketijā. Termināls tika slēgts pēc konstatētajiem bojājumiem. Arī metro un dzelzceļa pakalpojumi tika ietekmēti. Praksē traģēdija ne tikai sagrāva ēkas, tā paralizēja transportu, sakarus, komandu pārvietošanos un palīdzības sniegšanu cietušajiem. Delcija Rodrīges izsludināja ārkārtas stāvokli un parādījās paziņojumā kopā ar valdības amatpersonām, lai informētu par glābšanas dienestu mobilizāciju. Venecuēlas valdība apstiprināja bojāgājušos un ievainotos, taču arī norādīja, ka bilance vēl var mainīties. Tā ir delikāta valdības pozīcija. Traģēdijās ar daudziem nogrūmiem sākotnējie skaitļi parasti ir mazāki nekā vēlāk atklātā realitāte, jo ir nepieejams teritorijas, komunikācijas traucējumi un ģimenes vēl meklē radiniekus. ASV ģeoloģiskais dienests noteica notikumam sarkano trauksmes līmeni attiecībā uz bojāgājušajiem un ekonomiskiem zaudējumiem. Valstu un valdību vadītāji jau ir izteikuši solidaritāti un piedāvājuši sniegt gan humāno palīdzību, gan medicīnas preces un glābšanas komandas. Sarakstā ir iekļauts vairākas valstis, kuras jau ir piedzīvojušas postošas zemestrīces. Piemēram, Amerikas Savienotās valstis, Turcija, Meksika un arī šeit Portugāle. Šejienes prezidents, Portugāles prezidents Antonijs Žuze Seguru ir paudis sašutumu par notikušo un saka, ka seko līdzi situācijai. Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma ir norādījusi sagatavot nepieciešamo palīdzību, un šobrīd Venecuēla ir lūgusi atbalstu no glābšanas un specializētām medicīnas komandām. Prezidents Lula ir paudis dziļas bažas un dziļu satraukumu, kā arī lūdzis Brazīlijas valdību izpētīt palīdzības pasākumus, ko mūsu valsts varētu īstenot. Tāpat Ekvadoras valdība ir izteikusi solidaritāti Venecuēlas brālīgajai tautai
un apstiprinājusi, ka ir nodrošinājusi tūlītēju humānās palīdzības nosūtīšanu uz turieni. Tas pats attiecas uz Salvadoras valdību, kas piedāvāja 300 glābējus un mediķus, kā arī 50 tonnas aprīkojuma, medikamentu un arī būtiskus pārtikas krājumus. Arī Čīlē prezidentūra pievienojās šai grupai, paužot atbalstu. Viņi saka, ka ir gatavi sadarboties ar Venecuēlas valdību, lai koordinētu humānās palīdzības piegādi un sadarboties ar glābšanas komandām. Pēc Venecuēlas pagaidu prezidentes Delcijas Rodrigesas teiktā, pirmie ārvalstu glābēji jau tuvākajās stundās ieradīsies. Viņa jau ir pateikusies starptautiskajai sabiedrībai par sniegto atbalstu. Venecuēlas valdība, kā jūs uzsvērāt, ir atcēlusi mācības un apturējusi nebūtiskos pakalpojumus. Amerikas prezidents Donalds Trumps pauda solidaritāti un paziņoja, ka ir devis rīkojumu visām ASV valdības aģentūrām sniegt palīdzību. Savienotās valsts paziņoja, ka jau ir mobilizējušas katastrofu palīdzības komandu, kā arī darba grupu, lai sniegtu un koordinētu būtisku palīdzību Venecuēlas tautai. Ķīna, kas bija galvenā Venecuēlas naftas pircēja pirms Nikolas Maduro sagūstīšanas un apcietināšanas amerikāņu militāristu rokās, paziņoja, ka darīs visu iespējamo, lai palīdzētu. Pekinas valdība paziņoja, ka līdz šim nav apstiprinājuma. Pekinai ir apstiprinājums. Aplēses par 10 līdz 100 tūkstošiem bojāgājušo nav oficiāls skaitlis, bet gan prognoze, kas balstīta uz zemestrīces stiprumu, iedzīvotāju blīvumu un ēku ievainojamību. Tāpēc šis skaitlis rada iespaidu. Tas parāda, ka katastrofa var būt daudz lielāka nekā sākotnējais novērtējums. Tas arī parāda reģionu ievainojamību, kur daudzām ēkām nav bijusi sagatavotība izturēt šāda mēroga satricinājumus. Iedzīvotāju uzņemtie video parāda izmisumu ēku iekšienē zemestrīces brīdī. Vīrietis redzams, kā viņš kāp lejā pa kāpnēm, kamēr ēka šūpojas un daļas no konstrukcijas sāk iebrukt. Jā, skaties, cik tas ir grūti. Šis ieraksts atspoguļo to, ko vienlaikus piedzīvoja tūkstošiem cilvēku. Ātri izkļūt, bez lifta, bez pārliecības par ceļu, ar krītošu priekšmeta troksni, mirgojošu apgaismojumu un cilvēkiem, kas cenšas sasniegt ielu pirms nākamā pēcgrūdiena. Cits izplatīts video rāda sirmgalvi, kurš zemestrīces laikā aizsargā savu sievu. Vīrietis zemestrīce. Zemestrīce kāpjot lejā pa kāpnēm zemestrīces laikā. Paldies! Piekrastes reģions netālu no Karakas ir smagi cietis un kļuvis par īpašas uzmanības zonu. Maiketijas lidostas slēgšana apgrūtina palīdzības piegādi un palielina spiedienu uz alternatīvajiem maršrutiem. Katra zaudētā stunda sarežģīja meklēšanas darbus. Līdz šim izziņotie 164 mirušie ir zināmais upuru skaits. Tehniskās aplēses liecina, ka bojāgājušo skaits varētu būt no 10 000 līdz 100 000. Iespējamība, sabrukuma apmērs, pilsētu blīvums un cilvēku skaits, ar kuriem vēl nav izdevies sazināties, izskaidro, kāpēc speciālisti uzskata, ka bojāgājušo skaits varētu ievērojami pieaugt. Venecuēla ir ārkārtas stāvoklī. Pilsētas ir cietušas, pakalpojumi ir apturēti un iedzīvotāji cenšas saprast notikušā apmēru. Valsts tagad ir atkarīga no ātras glābšanas, godīgas informācijas un konkrētas palīdzības, lai nepieļautu, ka traģēdija vēl vairāk pieaug. Es esmu Milsons Alves, startautiskais. Es esmu nacionālists. Un mans mērķis ir katru dienu sniegt tev patiesu un precīzu informāciju. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai vēl vairāk iesaistītos Milsona Alves kopienā. Tiekamies nākamajā!